Podologs ir speciālists, kas nodarbojas ar pēdu problēmām, apvienojot dermatoloģijas un ķirurģijas jomas. Šāds speciālists ir pieejams arī Ventspils poliklinikā. Sēnīšu infekciju gadījumā bieži vēršas pie podologa. Ja novērojat izmaiņas nagos, ādas krāsā vai plēsāšanu, iespējams tā ir sēnīšu infekcija. Sēnīte ir infekcija, ko mēs iegūstam infekciju ceļā, pārnešanas ceļā. Un tas visbiežāk notiek, piemēram, nagi saslimst visbiežāk tad, ja ir kāda trauma, tad ir ieejas vārti vaļā. Un ja ir kaut kur sēnīte, piemēram, tur baseini, pirtis vai apavu veikalos, jo apavu veikalos apaviņi, diemžēl, ir diezgan netīri. Tad, ja dabū sēņu sporiņu, tad sēnīte iedzīvojās zem tā nadziņa. Zem nadziņa ir silts, patīkams, apaviņš vēl pasilda, un tad sēnīte veidojas aug. Jebkura nagu plāksnes deformācija bez acīm redzama iemesla, kā piemēram traumas, vispirms rada aizdomas par sēnīšu infekciju. Svarīgi atcerēties, ka sēnīšu skartos nagus nedrīkst klāt ar nagu laku. Sēnītei ļoti patīk mitrums un siltumiņš, un uzlakojot sēnīti, viņa tiek pārklāta piemēram, ar laku, un ja viņa nav elpojoša, tad sēnīte vēl vairāk attīstās, vairāk aug. Lakot nevajag sēnīti. Nagu sēnīšu infekcija ilgs diezgan ilgu laiku, tāpēc, jo agrāk slimība tiek atklāta, jo lielāka ir tās pilnīgas izārstēšanas iespējamība. Pēc saskares ar virsmām un priekšmetiem, kas potenciāli piesārņot ar sēnīti, piemēram, publiskās pirtis, peldbaseini, sporta zāles vai citu cilvēku apavi, ieteicams dezinficēt kājas. Cilvēki pie podologa vēršas arī ar sāpēm pēdā. Iaudzes nags var izraisīt kāju pirkstu sāpes, bet kārpas un tulznas var radīt sāpes un diskomfortu ejot. Tā ir sāpīgā tēma varžacis. Jo cilvēki ar varžacīm ļoti mocās, ļoti sāpīgi. Starppirkstu varžacis ir ļoti sāpīgas. Un cilvēki dažreiz pat nezina, kad ir tāda iespēja, ka viņus var attīrīt, atslodzīti, uztaisīt un ka varžacis pēc tam vairāk nesāp. Varžacis veidojas no spiediena un berzīte. Spiediens ir tad, kad cilvēks pieceļās kājās un berze notiek apavā. Un tas veidojas virs kaula virsotnītē, tāpēc viņš sāp. Tad ir divi varianti. Vai nu tikt vaļā no spiediena, vai nu no berze. Mēs nevaram no spiediena tikt vaļā, jo mums jau kājās jāpieceļās, bet mēs varam tikt vaļā no berze. To dara ar ortopēdiskajiem materiāliem. Vislielākā kļūda, kāpēc ļoti sāp varžacis, man, kad zvana un saka, man ļoti sāp varžacis, es jau zinu, kur ir lielākā problēma. Problēma ir tā, ka aptiekā ir nopērkami plāksteri, kuri ļoti satur skābi. Un viņās ir ļoti liela rekomendācija nelietot ilgstoši un nelietot nepareizi. Cilvēki uzliek uz 24 stundām un tā mēnesi no vietas katru dienu. Kas beigās notiek? Notiek ķīmiskais apdegums un pirksts ir dubultā liels ar infekciju. Un man tādi nāk ļoti daudz. Podologs ir ārkārtīgi neaizstājams cilvēkiem, kuri cieš no diabēta. Ar šādu diagnozi ir ļoti svarīgi pievērst īpašu uzmanību pēdu stāvoklim. Ir termins diabētiskā pēda, kas ietver diabētiskajā pēdā. Viņiem ir izteikta neiropātija, attīstās gadu laikā, kad viņi vienkārši pārstāja just pēdiņas, just pieskārienus, just vibrācijas. Pārstājot just, viņiem arī samazinās asinsrite, palēlinās. Un kas notiek ar visu to kopā, var sākt veidoties čūlas. Un tāpēc arī ir atmaksāts. Ja mēs skatāmies pirms daudziem gadiem ļoti daudz bija amputācijas. Mēs, kad staigājām, varēja ievērot vīriešus vai sievietes ar kāju amputācijām. Tie bija tie diabēta pacienti, bet vienkārši nebija vēl pēdu aprūpes kabinets, kas viņiem regulāri apsakot tās pēdiņas. Tagad amputāciju praktiski nav. Vissvarīgākais pēdu slimību ārstēšanā ir saulaicīgi pierakstīties pie podologa. Jebkura pēdu problēma vislabāk tiek ārstēta agrīnā stadijā. Sēnīte uzaudzē to kārtu lielo.